Ja pastaigājaties ar savu mīlu, laižat viņu brīvībā vai ceļojat, vienmēr pastāv risks, ka viņš pazudīs. Kā lai nodrošinās pret to, lai atradējs jūsu dzīvnieku identificētu un jums viņu atgrieztu? Kamēr citās Eiropas valstīs vēl tikai runā par mājdzīvnieku centralizētu reģistru, 2011. gada jūlijā to plānots īstenot Latvijā. Valdības noteikumi paredz, ka no tā brīža visu suņu īpašniekiem būs obligāti jāgriež veterinārijā klīnikā, lai ievadītu mikročipu. Varbūt tik maz viņš neaizskries nekur, kaut gan arī gadās, bet lielāks suns ņem un aizvic no mājām, un tad sākās, tiek aplīmēti 2, 3, 4 kvartāli, bet tas suns varbūt ir pilsētas otrā galā, un pēc tam zvanu uz patvērsmi, vai jums nav tāds pēc vilka izskatās. Viņam tur 60 tādi ir. Mikročipu dzīvniekam ievada plecu skausta daļā zem ādas, un tas notiek līdzīgi kā saņemot visparastāko poti, ātri un nesāpīgi. Pats viņš izskatās tātad izskatās drusciņ tāda paliela. Cilvēks, ka tādu ierauga blakus tādam sunītim, tas liekas drusku tā kā vardarbīgi, kur tad viņam tur tādam maziņam. Bet viņš ir mazāks par īsi graudiņu. Tie viņš tāds maziņš stikla kapsuliņā iekšā, pats tas implantiņš. Un ieaug zemādas audos un nerada nekādas problēmas. Tālāk ar īpašu skeneru palīdzību, līdzīgi kā veikalā, tiek noskanēts preces. Dzīvniekam tiek nolasīts viņa unikālais identifikācijas numurs. Mums ar vien vairāk pieaug to cilvēku skaits, kas ir vai nu neapzinīgi, tātad nerūpējas par savu dzīvnieku, izmetot viņu uz ielas, vai arī mežā pie kokiem piesietu suņi, apsaitēti ar elastīgām saitēm purniņu suņiem un tā tālāk, joprojām ir ārkārtīgi daudz tādu nežēlības gadījumu. Protams, tas viss lielā mērā atduras pret neko, jo ir tāda vienkārša lieta, nevar atrast vainīgo. Ieniecēt čipu varēs pie jebkura certificēta veterinārā ārsta. Un spēkā stājoties jauniem noteikumiem, tas notiks bez maksas. Tas palīdzēs ātri un efektīvi vienotā datu bāzē apkopot informāciju par dzīvnieku, tā turēšanas vietu un saimnieku. Tāpat beidzot varēs uzskaitīt visus valstī esošos suņus. Kad katrs suns būs apzīmēts ar mikročipu un iekļauts reģistrā, praktiski pāris minūšu laikā atbildīgie dienesti varēs atrast dzīvnieku saimnieku, gan nejauši noklīdušam, gan apzināti pamestam vai mocītam dzīvniekam. Līdz ar to visus izdevumus varēs likumīgi pieprasīt no saimnieka. Vēl viena lieta, kas ir ļoti būtiska un izstrādājot noteikumus, tas tika ņemts vērā. No 2011. gada jūlija arī Eiropas regula nosaka, ka izceļojot no valsts dzīvniekam jābūt obligāti apzīmētam ar mikročipu. Tikmēr doktora Beinārta veterinārijā klīnikā vēl tikai līdz janvāra beigām savu mīluli ik viens var sapotēt, čipēt un saņemt Eiropas pasi tikai par 20 latiem.